Sveiciens no Vietnamas. Mēs esam šajā valstī jau drusciņ vairāk kā nedēļu, un šī, ka es varētu uzfilmēt arī pāris vlogus. Šobrīd mēs esam Ninh Binh pilsētnieki, kas ir aptuveni 2 stundu attālumā no Hanojas, un te ir fantastiski. Mēs jau rīt pavadījām pie baseina, kas ir vienkārši superīgs, lai neteiktu vairāk. Un tad tagad mums ir plānā aizbraukt uz vienu ļoti iespējīgu kalnu. Tepat viesnīcā mēs izīrējām skūteri. Precīzāk, man liekas, ka vietējā tanta atbrauca ar savu skūteri un aizgāja tālāk pāri tiltam atpakaļ projām. Ak, mans Dievs, cik mīlīgi. 200... Nike tur virsū ir? Jā, Nike, jā. Super drošo ķiveri, kas pasargā tieši tā kā viņi ir domāt, man liekas, 5-gadīgam nav. Nu, manējā pavisam noteikti. Samaksājām 200, samaksāsim, kad izšakosimies 100,000 dongu dienā. Mēs ņemsim uz 2 dienām, un 200,000 ir aptuveni 8 eiro, kas ir vidēji vairāk nekā mēs parasti maksājam par skūteri īri, bet, bet tā ir viesnīcas uzcenājums, un tagad mēs dosimies tā ēst. Puciņas izstāsta vienkārši burvīgi, vai ne? Jā. Tā man ir zemeņu lakštēji, un es vienkārši visu viņu augstas dzēriens lakštēju. Saņēmu burkānu kūgu. Ļoti labi, tas krēmiņš augsts, vai labais, ne? Jā, saltīgi. Koduši esam, tagad dodamies uz pagodu. Pa ceļam mēs vēl uzpildīsimies. Mums ejam 40,000 naudiņas pa pusotru litru, jā? Jā. Okay. Atbraucām uz ļoti iespējīgu vietu. Nosaukums ir Bišu pagoda. Budistu templis. Ieja izskatās lūk šādi, bet tā apkārtne jau vien ir vienkārši wow. Kur būs riktīgi labs kāpiens, ja es lasīju, tad 500 pakāpieni, kas nav tik daudz, kā mēs kāpām taizemē, bet es domāju, ka šis satīgajos laikapstākļos tāpat tas būs izaicinājums. Gāpties gatavs? Nu, būs izaicinājums, jā, nav viegli. Un, protams, cilvēki ir ļoti daudz. Esam pavadījuši ceļā jau 2,5 minūtes, un tev esam bez elpas. Daudz jau esi klāt? Jā, tas ir ļoti stāvis pakāpieni. Un mēs laiku zaudām maksimālo kāpienā. Sirsnīgi strādā, jā. Protams, tie skati jau visu šo te atsver. Līdz ka augšā būs vēl pavisam iespaidīgāk. Ūdens pauzīt, protams. Tu neizsēdz vajag dzīves. Nav viegli. 173, jā, nu padās bija 180. Nāc caur slapšu, mums vēl ir viškacīti vēl jāskāpj. Esam vēl galā. Atpotīsimies ar šīs aplācējumus. Viškacīti, slapjamies. Mums kāpj gandrīz pašā augšā, jo vēl ir jāpagaida rindā, lai tiktu līdz pašam labākajam skatam, līdz pūķiem, tur, kur tā meitene sēž aptuveni.
Klausās strādājums. Šis vēl bija ekstrēmākais kāpiens, kurā mēs jebkādu esam kāpuši. Tā kā drošība diezgan minimāli ķēdes ap malām, tā kā tiem, kuriem bail no augstuma. Piemēram, man, diezgan traki bija, bet trakākais tas, ka ir viss slīdīgs, tas sasvīts, rokas slīdīgas, tie akmeņi nav tā kā baigi plakanie, bet nu mēs tā esam skāpšana, tas skats ir vienkārši, man nav vārdu, man vienkārši nav vārdu, godvārds. Es teiktu, man kājas šobrīd vēl absolūtā žaliņā, jo tur vajadzēja riktīgi piepūlēties, lai tiktu līdz tam pūķim, un tad tagad kāp pa šitiem lielajiem pakāpieniem. Tā ka viss trīc. Es reāli ar mums lepojos. jā, bija labs kāpiens. Šitais bija Un vēl visi tie skēmi, no kuriem bija jāizvairās pusē izskatām, pusē izvairījāmies. Ar to jārēķinās. Nu, labākais tas nav tā kā stāri, bet šeit tūkstošiem samaksāt. Nē, cik 20 samaksāt. Cik tas jums ir? Eiro? Eiro? 2 eiro. 50 centi. Cik tas ir? Nu nē, tagad 100 ir 4 eiro. 75 centi? Jā. Ok, tagad es zināšu. Nu labi, braucam paēst? Jā. Reāli karstas viss caur slāpja. Parādīšu vēl pēdējo reizi šo te fantastisko skatu. Vietiņu mēs atradām. Tā, kamera ir nolikt. Es pirmo reizi pagaršošu juzu sidru. Dāvs teica, ka viņa mājas vīns garšo pēc etika. Un tad no ēdieniem es gaidu sev stir-fried noodles ar vistiem. Es aizvien vairāk un vairāk kādam vietējo ēdienas, ne? Mēs esam maigi eksploreri, jā. Jā, es Instagram storijos ieliku to, ka mēs vēl neesam gatavēs street food un saņēmu tik daudz zins par to, kā var aizbraukt uz Vietnamu un nevis street food. Tā kā tas nav iespējams. Es domāju, ka mēs varētu kaut kad jau Hanojā, kad mēs būsim saņemties kādu vakar aiziet, ne? Aiziet reiz tests. Es pat nevaru pateikt, pēc kā garšā. Sidra gaļā. Aus un sidra mikšana, es teiktu. Garšā doma. Bet nav slikts. Tur uzzīmēts ir, tas ir ābols domāts. Ļoti labs pat. Ļoti labs. Jā? Viņš nav pārāk salds. Jā. Sidrs ar īpas garšu bišķi. Jā. Izskatās labi. Ok, ēdiens izskatās fantastiski, lai iet teistas. Ok. Dārziņi vienkārši superīgi, nūdeles. Es teiktu, ka man līdz šim vietnamieši visu ēdienu ir garšojuši daudz labāk nekā taizemieši. Vienkārši garšojās ir garšīgāks. Welcome home! Taisīšu mazo vakara tūri, jo taisa mums ir saklāta gulda. Lūk, šāds mums ir numuriņš ar ļoti augstiem griestiem. Neņemot vērā visu bardaku, protams. Un tad te ir vannas istabā. Ar baigi foršu skatrīt, kad te ir
gaisma ar palmām. Un pats labākais ir mūsu mazais balkoniņš, kuras no rīta arī filmēju šī video intro ar skatu uz baseinu un uz galveno ēku. Un tad mēs te šokar vēl nedaudz pačulosim. Mūsu otrā diena Nimbenā mēs rīt pavadījām pie baseina. Diezgan apmācies, ir ļoti sutīgs, tāpēc atvainojos, ja pēc kāda laika aizsvīdīs, lēciet. Mēs tagad pabraukāsim nedaudz ar riteņiem, mēs brauksim uz Rīsu laukiem, pabraukāsim tur, uztaisīsim varbūt kādu foršu video vai kādas bildes, un tad savukārt mēs aizbrauksim uz Ancient Capital. Un vienkārši tā kā take it easy dienu paņemsim, jums viss iepriekšējās dienas vienkārši bija šķidāts, tā kā go, un tas arī neapstāsies, jo Vietnama ir milzīgi. Nokļūt no punktu A uz punktu B ir diezgan daudz jāceļo. Piemēram, labi, šitais brauciens no Hanojas līdz Nimbenai bija diezgan īsts, bija 2 stundas, un mums ir plānots nākamnedēļ braukt 6 stundas ar autobusu līdz Sapai. Bieži pārlidojam no Danangas uz Hanoju, tā kā šī valsts ir tiešām liela un ir tik daudz ko apskatīt, bet tie objekti vai tās vietas vai tās pilsētas atrodas ļoti tālu viena no otras, tāpēc šī diena būs vairāk tāda mierīga, un tad jau rīt mēs dodamies atpakaļ uz Hanoju. O, kurš riečuks būs mūsājais? Mums viesnīca nodrošina ritentiņus, ar kuriem mēs varam pabraukāt. Hello, chickens! Manā kontā ir bišķī dubļainas kājas. Es ļoti ceru, ka būs tā vārds, kā tur izskaties no augšas. Man vienmēr nākādās. Es domāju, ka šis ir tā kā kaut kāda olīva kapers vai vienalga kaut kas, bet pats jalapeņo vēdīgās pipariņš. Šī potenciāli varētu būt visgaršīgākā burkāna kupura. Es saku, kad dzīvās ēdas nereāli labi. Tas krēms ir vienkārši tas nodēs. Mēs esam atbraukuši līdz Holu, kas ir Ancient, tātad senatnīgā galvaspilsēta 10. gadsimtā, viena no it kā visiespēdīgākajām no šīta laika. Mēs jau gan bijām bišķīt sabijušies, jo dāma teica, ka nebrauksim uz šeit, salasījāmies par visādiem iespējamiem krāpniekiem, kas nozog tavu riteni un prasa tev izpirkumu. Un visādas sievietes, kas tev rauj un liek cepures virsū, tā kā, līdz šim ir bijis diezgan veiksmīgi, bet te norisinās kaut kāds baigais svētdienas pasākums. Priekš viņiem tas izmērs ir iespaidīgs. Milzīgs skatuve, milzīgs tribīns arī. Skatuve nevarētu būt vēl iespaidīgāk, kad mēs tur gājām garām, tur notika kaut kādas lūkšanas. Es par laimi biju paņēmusi līdzi lakatiņu, kur uzlikt uz plaķiem. Man šodien ir veiksmīgi arī apģērba izvēle, klēpes ir garumā zem ceļa. Izvēlējāmies braukt pa citu ceļu, kas
vāc gar upi un skatēm ir jābūt vienkārši fantastiskiem. Dāvs tagad lido ar dronu un to jūs redzēsiet to, ko vāc Dāvs. Noklādājamies un Ikejā un ir žēlīgi no šeit braukt projāms, jo man būtu pietrūkusi kādu vienu dieniņu vēl, lai vienkārši tiešām kārtīgi pabaudīt šo atmosfēru, jo te ir tas ļoti autentiski, to redzēt, kā vietējā dzīvo, lotiņas redzējām, gaļus redzējām, arī īsi lauku tā lūk un tie kalni. Ļoti skaisti, un tad tagad mēs dosimies vakariņās. Mums vietējie džungļi, un tāpat apkārt, un arī vienkārši, man trūkst vārdu, laikam man nav šodien daudz īpašības vārdu. Vienkārši neķerās daudz īpašības vārdu prātā, bet te ir burvīgi. Darbiņš ir sakārtot koferi, jo rīt no rīta mēs jau dodamies atpakaļ uz Hanoju, un man ir jātiek galā ar šo te visu bardaku. Tagad pamanīju to, cik netīri man ir seja no Motorola, tas vienkārši fenomenāli, cik ātri un ļoti netīri tā paliek vienkārši braucot pie, tāpēc lielākā daļa no cilvēkiem ir saģērbušies tā kā no kājas līdz galvai, no kājām līdz galvai, un ļoti bieži valkām maskas, jo tas gaisa piesārņojums, mēs pastījāmies vienu dienu kāds ir Hanojā, un tur bija, man liekas, 13 reizes lielāks nekā ir pieļaujamais, tā kā jā, es varu redzēt netīrumu, vienkārši netīrumu, Tā kā es domāju, ka es šajā mirklī paveikšu arī šo te pirmo Vietnamas vlogu. Es ļoti ceru, ka jums tas patīk, jums šķiet interesanti sekot līdzi mūsu piedzīvojumiem. Rīt dodamies uz Hanoju, būsim tur pāris dienas, un ceru, ka man izdosies arī kaut ko no turienes jau parādīt. Mēs jau tur vienu dienu bijām, un tur ir tik haotiski. Satiksme ir vienkārši tā kā kaut kas tāds, ko es nekad dzīvē neesmu pieredzējis. Bet ir interesanti, tiešām ir pavisam noteikti ļoti interesanti. Un jā. Beigšu pļāpāt un novēlu jums burvīgu atlikušo dienu, un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā! Jā, ņāda balda tā kā vienkārši nepārtraukti. Tas ir servis, es ienācu, lai nomainītu telefonu klēvī, bet īpašniekam... Mēs atkal esam nonākuši Anģēlas kādā negaisā.